Noskaņš šodien dienu pagājis 16-gadīgam jaunietim, kurš šodien pats savu izdarību dēļ bija spiests izciest sodu nevis oficiālā veidā aiz restēm, bet gan nedaudz savādāk. Puisis saņem sodu par to, ka bija riskējis ar vilcienu pasažieru dzīvībām un sodu izciet vilcienā. Kas tas par sodu un kā jaunietis uz to reaģēja? Skatāmies. Uzmanību! Durvis aizvera. Braucot pa stacijas ceļam, ja mašīnas strādā ar mašīnas palīgu, palīgam ir jāstāv kājās un jāseko sliežu ceļu maršruts, lai ir pareizi sagatavots. 16-gadīgajam jūrmalniekam Jānim šis nav izklaides brauciens. Jaunietis šādā diezgan patīkamā veidā izcieš sodu par savu neapdomāto rīcību, kas varēja vilciena pasažieriem beigties ar sakropļotām sejām un pat bojā eju. Mēs ar draugu gājām, staigājām gar dzelzceļu, un tad mēs kaut kādīgi izdomājām iemest ar akmeni. Tad mēs paņēmām kāds pa akmeņiem un metām pa pēdējiem vagoniem. Puiši esot dzirdējuši dažādus nostāstus par vilcienu apmētāšanu ar akmeņiem un nolēmuši izmēģināt. Paši atzīst, ka nav padomājuši, cik smagi šāda mētāšanās var beigties vilciena pasažieriem. Mēs iemetām un aizbeigām, un pēc tam noķēra. Draugs bija pateicis klases biedram un klases biedrs nodeva mūsu policijai. Policisti par vilcienu sastāvu apmētāšanu ierosināja kriminālu procesu, tomēr pasažieru vilcienu speciālisti, ņemot vērā faktu, ka puiši ir nepilngadīgi, izlēma šoreiz rīkoties savādāk, lai jauniešiem nebūtu jāstājas tiesas priekšā. Ir jāsaka liels paldies pasažieru vilcienam par doto iespēju slēgt šo te mieru izlīgumu, kas ir brīvprātīgs sarunu process, kura rezultātā tiek dota iespēja saprast gan cietušajām, gan vainīgajām, kā jūtās viena vai otra iesaistītā puse. Un pie labvēlīgiem rezultātiem ir iespēja arī šo te kriminālu procesu izbeigt. Parasti jau tādi cilvēki tiek noķerti, saukt pie atbildības. Un šī ir pirmā reize, kad principā tāda ekskursija parāda, kā tas viss notiekās. Cik es esmu strādājis jau no 89. gada, tātad jau 23 gadus, ja, un pirmo reizi tāda izdevība, kas ir apmētājis vilcienu ar akmeni, viņam tāda dod iespēju braukt vilcienu vadības kabīnē un redzēt, kā tas viss notiek. Situācijas, kad jaunieši mests akmenis vilciena virzienā sadauza tūkstošiem latu vērtu stiklu drumstalās, esot retums, bet šādi gadījumi ir. Tāpēc pasažieru vilciena speciālisti cerībā, ka Jānis par redzēto pastāstīs arī saviem draugiem, puisim miera izlīguma vārdā izrādīja, kas ir vilciens un cik traģiski var beigties iecere apmētāt ar akmeņiem 360 tonnas smago sabiedrisko transportu. Droši vien apmētājot vilcienu, ja tu nepadomāji, ka tai pašā vilcienā varēja atrasties māte, tēvs, brālis vai māsa, domīt, un trāpot akmenim pa logu, varēja arī traumēt savu radinieku. Tas nav tā kā ekskursija, zinu, kā pašam, bet saprast, kā tas viss notiekās, kādu to ļaunumu var nodarīt pasažieriem. Rādīja, kā notiekās, kāds ir mašinista darbs, kā notiek vilcienu vadīšana, kur var būt tā bīstamība. Redz domāt, ka var izbeigt sodi, ja, par to, kā apmētā vilcienu akmeni. Tas nav iespējams. Kā redzams, ka no vilciena priekš viss ir redzams, kas notiek apkārtnē. Un ja mašinists redz cilvēks, kur taisās vilcienu apmētāt ar akmeņiem, viņš izsauc par rāciju dispečeru un paziņo tādā vietā, tāda cilvēki tur atrodas, un vajag izsaukt policiju. Jānis nepilni 2 stundu ilgajā braucienā speciālista stāstīto klausās arī interesi. Uzdod jautājumus par mašīnista telpā redzamajām iekārtām. Puisis apzinās, ka viņam ir paveicies ar izlīgumu. Aizvest uz cēsīm. No turienes jau neviens labi normāli neiznāk ārā. Tur jau, kā lai pasaka, cilvēki nepārmācīs, viņš pats vēl negribēs. Viņš jau tur nemainīsies uz labāko pusi. Izējot visu šīs krimināla procesa stadijas, prokuratūra tiesa, jaunietim viņš būtu krimināli sodīts. Labākajā gadījumā sods būtu noteikts nosacīt ar pārbaudas laiku vai piespiedu darbs, tas ir izciešot sodu sabiedrībā, pretējā gadījumā tā ir ieslodzījuma vieta. Un, kā zinām, no ieslodzījuma vietas, reti kurš atgriežās sapratis to,
mainījies uz labo pusi. Pasažieru vilcienu speciālisti stāsta, ka jaunieša neapdomība uzņēmumam maksā ļoti dārgi. Mašīnista kabīnes stikls vien izmaksā 5000 latu. Jānis Tautas balsī atzīst, ka šodien saprata savu neapdomību un ir pārliecināts, ka ar akmeņiem nekāda veida transportu vairs neapmētās. Mēs no savas puses esam izdarījuši visu, ir noslēgts izlīgums, ir sakti materiālie kaitējumi, Jānis ir sapratis savas noziedzīgā nodarījuma sekas. Jācer, ka vairāk viņš šādus te noziedzīgus nodarījumus neveiks, un tas ir labākajā gadījumā, kad šīs krimināla lieta tiks izbeigta, bet to jau lem procesa virzītājs. Inese Supe, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.